Šī koncerta nosaukums kontrabasa koncerts tās veidots, jo mēģināsim ar pianisti Agnesu Egliņu un režisoru Zandi Kreitsbergu parādīt un izspēlēt Patrika Zīskinda Lugas kontrabasa sižetu vienā tādā koncerta uzvedumā. Blakus tādiem slaveniem komponistiem kā Rihards Strauss un Reinholds Gliers atskaņosim arī kontrabasa mūzikas klasiķa Giovanni Bottesini skaņdarbu. Atskaņosim arī divus latviešu mūzikas jaundarbus, varētu pat teikt. Festivāla patrona Pētera Vaskas 2003. Gadā atcerēto skaņdarbu Bass Trip, kas ir tikai kontrabasam solo. Un Sabīnes Ķesberes monologu, kurš ir tapis 2012. gadā, tas ir šogad. Tas būs tāds Latvijas pirmskaņojums šim skaņdarbam, un es cerams, ka skatītājiem un klausītājiem tas būs tāda īpaša pieredze. Bottesini, Gliera un Straussa skaņdarbi vairāk parāda Zīskinda Lugas varoņa tādu romantisko pusi un emocionālo trauksmainību. Turpretī Pētera Vaska un Sabīnes Ķesberes skaņdarbi ir vairāk tādi motoriski un nemiera pilni. Un tas, es domāju, ar Lugu ļoti labi savīs kopā. Un koncertā, es domāju, neviens klausītājs nebūs vīlies tajā emocionālajā pārdzīvojumā. Un es tiešām esmu ļoti priecīgs, ka mums izdevies tādu ideju realizēt. Šogad arī Latvijas mūzikas mīļotājiem būs iespēja iepazīt kontrabasu kā solo instrumentu. Un mēs ļoti priecāsimies jūs redzēt Rudens kamermūzikas festivāla koncertā 4. oktobrī Spīķeru koncertzālē.